šodien es parunāšu, un jums jāzina, kad stipra ģimene, laimīga ģimene ir celta uz pamatiem, uz agape mīlestības pamata, uz dievišķas mīlestības pamata. Stipra ģimene ir celta uz dievišķas mīlestības pamata. Jo dievišķa mīlestība ir daļa no mūsu ģimenes pamata, kas satur mūs kopā. Ziniet, ka tieši dievišķa mīlestība, tieši šī agape mīlestība satur ģimeni kopā. Tieši šī mīlestība satur ģimeni kopā. Un atcerieties, ka ģimenei ir jābūt tieši šī dievišķai mīlestībai, lai ģimene pastāvētu, lai ģimene būtu laimīga, viņai jābūt šī dievišķai mīlestībai, vai tai dievišķai mīlestībai. Es daudz ko gribu šodien pateikt, bet mēģināšu to īsāk visu izteikt, bet cik laiks mums atļauts, cik mēs varam sludināt. Atkal telefoni, klāt telefons, pulkstenis aizmugurē, pulkstenis ieskaties uz aizmugurē. Jo dievišķa mīlestība ir daļa no mūsu ģimenes pamata, un tā satur mūs kopā. Un atcerieties, katrai mūsu ģimenei jābūt šī dievišķai mīlestībai. Ko es vēl gribēju šodien pateikt? Sākumā es domāju, ka, ja cilvēku ģimenē vīrs un sieva, lai viņi būtu kopā, viņiem arī jāsaprot, ko par to saka Bībele, jāzina, ko saka Bībele par to. Un tad arī vienmēr viņi būs kopā. Es tā domāju, un arī es to izlasīju internetā, protams, bet es arī kāds ir ielicis to, un es arī pats to pārdomāju. Es domāju, ja divi cilvēki, vīrs un sieva, kopā lūdz Dievu ikdienas, tad vienmēr viņi būs kopā. Es tā padomāju, varētu tā būt, pareizi. Ja viņi kopā, vīrs un sieva, ikdienas lūdz kopā Dievu, tas ir ļoti liels spēks, un viņi būs kopā. No visas sirds viņi lūdz kopā Dievu, kopā, ja Dieva ceļas, tad viņi būs kopā. Es izlasīšu no Bībeles vienu dažas lietiņas, lai tas nebūtu tikai tā, ko es runāju, bet ko arī Bībele saka, ko Jēzus saka. Mateja evaņģēlijā 19, 16, 17 rakstīts. Un redzi, viens piegāja pie viņa, pie Jēzus, un sacīja, mācītāji, ko laba man būtu darīt, lai es dabūtu mūžīgu dzīvību. Cilvēks piegāja pie Jēzus un prasīja, ko man būtu labi darīt, lai man būtu mūžīga dzīvība. Un viņš tam sacīja, ko tu man jautā, to, kas labs, tikai ir viens labais. Viens labs tas ir Dievs. Bet ja tu gribi iet dzīvībā, tad turi man uz baušas. Turi man uz baušas. Lai cilvēki būtu kopā, es domāju tā, īstenībā tā arī, tev jātur Dieva baušana. Kāds ir tas bausas, kas mums būtu jātur ģimenē? Tev nebūs laulība pārkāpt. Es domāju, ja cilvēki nepārkāps laulību, viņi arī būs kopā, pareizi? Būs kopā. Jo Pāvils citā vietā saka, tas ir Romiešiem 13, 9, 10 rakstīts, ko Pāvils mums saka, apostols Pāvils mums saka, jo bauši, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs nokaut, tev nebūs zakt, tev nebūs iekārot, un ja ir vēl kāds cits bausas saņemami kopā šī vārdā, proti mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Mīlestība tuvākam ļaunu nedara, tātad bauslības piepildījums ir mīlestība. Es domāju, ka tur ir runa par dievišķu mīlestību, pareizi? Par dievišķu mīlestību. Ja tu mīli Dievu, mīli savu tuvāko, tu jau ļaunu viņam nedarīsi, pareizi. Ja tu viņu visu laiku mīlēsi, un tu mīlēsi, un tu būs izvēlējies arī viņu mīlēt, un tu mīlēsi ar jūtām, un arī izvēle tev būs, ka tu viņu mīli, un tev būs dievbība, tu jau nedarīsi viņam pāri. Pareizi. Kā tu domā? Es domāju, ka tu nedarīsi pāri. Tu nepārkāpsi laulību aiz cieņas pēc savu, otra pusi tu nedarīsi pāri, jo tu to vienkārši nedarīsi. Jo tu viņu mīlēsi ar dievišķu mīlestību vien. Es domāju, tas jau ir parāda, ka mīlot ar dievišķu mīlestību neviens otram slikti nedarīs.
Un es domāju, ka kristiešiem nevajadzētu šķirties, jo tiešām, ko Dievs savieno, kad Dievs savieno vīrieti un sievieti, viņš to savieno uz mūžu, es domāju. Ja Dievs mūs ir savienojis, tad viņš savienojas to uz mūžu. Tātad mūsu ģimenei jābūt šī dievišķai mīlestībai, un es ticu, ka šī dievišķā mīlestība ir laimīgas ģimenes pamats. Laimīgas ģimenes pamats. Kā tu domā, ir tā? Ka dievišķa mīlestība ir laimīgas ģimenes pamats. Es tam ticu. Lasām romiešu vēstulē 5.5 rakstīts, bet cerībā nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība. Agape, tas ir dievišķa mīlestība, izliet mūsu sirdīs. Ar svēto garu, kas mums dots. Īstenībā, kad mēs pieņemam Jēzu Kristu, tā vajadzētu būt, ka Dievs izlēja mūsu sirdīs dievišķu mīlestību ar svēto garu, kas mums ir dots. Viņš tev ieliek Dievs sirdī šo dievišķu mīlestību, pareizi. Dievišķu mīlestību ieliek. Nāc. Nāc, Gundīgi. Šodien mēs tā mazāki, bet nekas. Es stāstu par mīlestību, saprotu, par ģimenes dzīvi. Tā būs interesanti arī paklausās. Ļoti svarīgi šo visu saprast un zināt. Pareizi? Jo, kā es teicu, ka dievišķa mīlestība ir visas laimīgas ģimenes pamats. Efeziešiem 5.5 rakstīts, vīri mīliet savas sievas tāpat kā Kristus mīlējis draudzi, pats nododamies viņas labā. Un arī šeit ir runāts par dievišķu mīlestību. Jo teikts, vīri mīliet, tas domāts ir ar dievišķu mīlestību mīlēt savas sievas. Jo agapa mīlestība šī ir tā mīlestība, kas ir dievišķa mīlestība. Tāpat kā tam iepriekšējā rakstvietā, arī šajā rakstvietā tika runāts par dievišķu mīlestību. Kāpēc ir svarīgi mīlēt savu sievu ar dievišķu mīlestību? Vai arī mīlēt savu vīru sievai ar dievišķu mīlestību? Kāpēc ir svarīgi? Kāpēc Guntiņa domāja svarīgi mīlēt ar dievišķu? Kāpēc tas ir svarīgi? Labi, mēs varbūt tā nezinām, bet es to pateikšu. Kas vispār ir dievišķa mīlestība? Jūs gribat uzzināt, kas ir dievišķa mīlestība? Vispār, kas ir mīlestība? Kas vispār ir mīlestība? Mārtiņ, tu zini, kas ir mīlestība? Mīlestība ir pretstats egoismam, pareizi? Jo egoisma tieksme ir centrēta uz sevi, bet mīlestība ir centrēta uz citiem cilvēkiem. Forši? Mīlestība ir ārpus cilvēka ego. Īstenībā mīlestība, ziniet, ka iedarbojas uz cilvēku prātu. Un kad tevīm iedarbojas mīlestība, iedarbojas uz tavu prātu mīlestību, tad tie hormoni, kas no tās mīlestības tavā tur mainās tenī galvā, visi tie hormoni, nokļūst tenī smadzenēs, viņi rada tev pozitīvu psihi, cilvēku psihi rada pozitīvu un palīdz uzlabot cilvēkam domāšanu. Cilvēks kļūst priecīgs, laimīgs. Nav tā, ka cilvēks mīl, viņš kļūst laimīgs. Ko? Viņš tāds priecīgs, viņam iedvesmojuši, viņam ir baigi forši, un viņš grib visu, ko darīt, viņam spēks. Rodas, un viņš... Jo mīlestība ir kā vējš, ko nevar redzēt pareizi, bet var sajust. Var ir mīlestība just? Kā? Var tā just. Un kāda ir dievišķa mīlestība? Bet šodien mēs vairāk runāsim, kāda ir dievišķa mīlestība? Kāda ir dievišķa mīlestība? Es domāju, ka dievišķa mīlestība ir ļoti brīnišķīga, pareizi? Brīnišķīga. Jo dievišķa mīlestība kāda ir? Ir bez nosacījumiem, saproti? Dievišķai mīlestībai nav nosacījumi. Ko tas nozīmē? Tu mīli to cilvēku neskatoties ne uz ko tu mīli viņu. Vai kāds zina, ka viņam parasti kāds saka, es tevi mīlēšu, ja tu būsi tāds un šitāds, zini? Nav tā dzirdējuši? Pasaulē tas ir. Ja tu būsi tāds un šitāds, es tevi mīlēšu. Piemēram, vīrs saka, sieviete, man varu garšīgi ēst, es tevi mīlēšu. Ne?
Priekšu sievietē nesanāk zupu izvaru, tad viņš vairs nemīlēs, tad iznāk tā. Piemēram, viņai kaut kāds tur pārsāla zupu vai kas tur nesanāk zupu, tad iznāk, ka ja viņš pateica, ja viņš mīlēs tikai sievu, tad ja viņam garšīgi iztaisīt, ja viņa, piemēram, viņai neiznāk garšīgi iztaisīt zupu, tad iznāk, ka viņš vairs nemīlē. Un tādu nosacījumu daudz cilvēku tā uzliek. Piemēram, cits atkal uzsaka, nav dzirdējuši, ka cits atkal tā saka, es tevi mīlēšu, tu paliksi tievāk. Sievi rēsiņi saka, es tevi sākšu mīlēt, tad tu paliksi tievāk. Vai otrādi, cits atkal saka, es tevi mīlēšu, ja tu pieņemsies svarā. Tas varbūt tā retāk, bet arī mēdz arī tā būt, kas ļoti tievs, ļoti tievi, es tevi mīlēšu, ja tu pieņemsies svarā. Es tevi mīlēšu, ja tu man klausīsi. Zini, kā bērniņas. Kuram tā patīk šāda mīlestība? Tev patīk tāda mīlestība, ja tev uzdod tādas nosacījumus mājās vīrs? Tā nav dievišķa mīlestība. Dievišķa mīlestība ir bez nosacījumiem. Dievišķa mīlestība, ka tu pieņem cilvēku tāds, kāds viņš ir. Visiem saviem trūkumiem, ar visiem savām. Kad tu apreciesi cilvēku, tev īstenībā cilvēks ir jāpieņem tāds, kā viņš ir. Ja tu esi apreciesi, tev nevajag viņu tur strosēt, es domāju, jo tad nebūs dievišķa mīlestība. Un kur nav dievišķa mīlestība, tu nav laime, es domāju. Ja tu esi paņēmis sievu, dzīvo ar viņu tādu, kāda viņa ir, pareizi. Tā dzīvo, tāpat arī vīri. Tu esi paņēmis to vīru, dzīvo ar viņu tāds, kāds viņš ir. Un es domāju, ka arī dievišķa mīlestība, kad cilvēki pieņem tāds, kāds viņš ir, viņa arī apsedz tos pārkāpumus. Ja cilvēks arī kaut ko ir izdarījis, varbūt tas ne jau tur par laulības pārkāpšanu nerunāsim, bet par kaut ko izdarījis, varbūt viņam kaut ko pasludējis, kāja kaut kādā lietiņā, izdzērs vienu nāls pudelīt. Tu jau piedosi viņam pareizi. Tu jau dievišķa mīlestība būs tā, kas nelic kaut kāds noteikums, un tu vienalga viņu mīlēs, pareizi to cilvēku. Mēs visi sapņojam par dievišķu mīlestību, pareizi. Negribu, lai ģimenē valda dievišķu mīlestību. Gan vīram pret sievu, gan sievai pret vīru. Es domāju, ka katra cilvēka sapnis ir tāds, lai būtu tāda dievišķu mīlestība. Negribēju, lai tev ir dievišķu. Lai tev ja arī kaut kas gadās, ka tu vari piedot, ka tu vari uzreiz un arī otrādi, ka viņš tev piedod vīrs uzreiz. Ja kaut kas tur neiznāk tā kā vajag vai sastrīdās vai kas. Zin, ka dievišķa mīlestība ir piedodoša arī. Un es domāju, ka mums vienkārši, kad mums ir jāiemācās arī mīlēt, jāiemācās mīlēt tādus, kādi mēs esam. Mīlēt tādus, kādi mēs esam. Iemācīties mīlēt. Tas nav tikai ģimene, arī draudzē cilvēks mīlēt tādu, kādu viņi ir. Nav viegli, gribās ar tos labos mīlēt, bet mīlēt arī to, kas varbūt viņš tāds. Varbūt arī nav, varbūt tik patīkams, ja iemācās mīlēt. Jo mīlestība nopelnīt nav forši, ja mēs gribam izpelnīties mīlestību. Tāpat tikai tev visu laiku gribētu uz mājas izpelnīties mīlestību. Ko? Nav bijuši tā kādreiz dzīvē, ka tu visu laiku gribās izpelnīties mīlestību, kaut ko darīt, lai to tas cilvēks sāk mīlēt. Man tā ir bijis, ka es visu laiku censties citām attiecībām, man tā ir bijis, ka es visu laiku centies izpelnīties mīlestību, bet īstenībā nekas jau nesanāk, tu tā vajag pūlies un centies. Jo tas īstenībā vajag ģimenei valdīt šo beznosacījumu mīlestību, jo cilvēks, ja viņš ļoti cenšas, viņam bieži vien nesanāk, zini, viņš, piemēram, tur iesit nāglu šķības sienā, vai kas viņam tur sāk pārmest un sāk viņu strosēt, ka viņš tur izdarīs, zin par to. Un es tev vairs nemīlu, tu neesi to izdarījis un to, un, piemēram, nav izdarījis garšīgu sievu ēdienu un saka, es vairs tev nemīlu, es iet prom no mājās. Nebūtu pareizi, nebūtu pareizi. Tas tā varbūt tas tāds sīkumiņš, bet, tā viņš ir, tas sākās strīdi visādi. Es domāju, tā nav laimīga ģimene, nebūs nekad laimīga ģimene, es domāju, ja ģimene nevaldīs šī ja ģimenē nebūs šī dievišķā mīlestība, ģimene nekad nebūs laimīga.
ja mēs centīsimies ģimenēm visu laiku izpelnīties to mīlestību, nebūs forši. Tā nav laimīga ģimene. Pareizi? Kā tu domā? Tev visu laiku jāpelna. Kaut kas jāpelna, lai tev vīrs mīlētu. Vai otrādi? Daudz dzīvo pēc tāda principa, tas ir tā kā tāds dubultā dzīve teātris. Jā, teātris spēlē īstenībā tā nav mīlestība, vienkārši uzliek kaut kāds nosacījums, un tad es tev zinu, tāda, tā kā, vai kaut kāds kompromiss par to un to. Bet mēs šodien liekam laimīgas ģimenes pamats. Mēs runāsim par to, kā var būt laimīga ģimene. Jo dievišķa mīlestība ir, kad es tevi mīlu bez nosacījumiem. Tā ir mīlestība bez nosacījumiem. Brīnišķīgi forši, kad ir tev ģimenē tāda mīlestība bez nosacījumiem. Kad tu esi gatavs pieņemt cilvēku tāds, kā viņš ir. Es jau vaigai nesaku, bet tu saki, staigāt, es tevi mīlēšu. Kāda viņi ir, es viņus mīlu tādu, kā viņi ir. Nu, pareizi, es jau varētu nodot nosacījums viņai tagad, no šodienas. Tagad būs tā, tā. Bet tas, es domāju, jābūt arī no abām pusēm. Tas nav no vienas puses. Viens uzliks kaut kādas, viens pieņem cilvēku ar beznosacījumu mīlestību, otrs uzliks kaut kādas nosacījumus. Nē, abiem varbūt forši, kad abiem būs šī beznosacījuma mīlestība. Un tā būs laimīga ģimene. Bet tas jau viss ir skaists, ko mēs runājam, viss skaisti. Bet kā, šodien mēs vēlāk parunāsim, vēlāk, tad vēl parunāsim par dažām lietām, parunāsim, kā var sasniegt šo dievišķo mīlestību. Jo ziniet, ka šis egoisms ir, Mārtiņš zini, turpmāk, kad tev dzīvē topīt, ka egoisms ir ģimenes postītājs. Ziniet, ka egoists sadragā visu ģimeni. Ja tu esi egoists, saprot? Nav tā, ka egoists izpost ģimenes. Ja viens ģimenē, piemēram, egoists, viņš par sevīm tad baigi tikai domā, viņš vispār sadarīs, visu tā ģimeni aiziet postā. Nav tā, Ega? Jo egoists visu laiku domā, lai viņš visu laiku būtu laimīgs, lai citi viņu padara par laimīgu, zini? Viņš negrib pats padarīt cits par laimīgs, bet viņš visu laiku grib, lai sieva viņu padara laimīgu. Viņa kāds egoists, padari mani laimīgu, padari mani, mani. Atdod. Zini, kā ir īstenībā? Ir šis sēšanas un pļaušanas likums. Pareizi? Ja tu padarīsi otru laimīgu, tas otrs padarīs tev laimīgu. Pareizi? Nav tā, Ega. Ja tu gribēs padarīt savu sievu laimīgu, viņa kaut centīsies tevi. Apmaiņa būs un būs forši. Ja tu tikai domās, lai sieva tevi padara laimīgu, tad nebūs, vai ir otrādi. Jo es saprotu, ka dievišķa mīlestība ir upurējoša mīlestība. Jo dievišķa mīlestība atdod. Viņa atdod un negaida atpakaļ. Jā, forši, ka tu vari iedot cilvēkam un negaidīt atpakaļ neko no viņa. Negaida atpakaļ. Viņa atdod tāpēc, ka mīl. Tu atdod tam cilvēkam, dod visu tāpēc, ka tu viņu mīli. Nevis tāpēc, ka tu tādu iedos un gaidīt, kad viņš man atdos. Nē, kad tu mīli, tad tu dod un nedomā, vai viņš tev atdos vai nedos. Arī ne tikai ģimene, arī tas ir ārpus ģimenes, kaut kādam draugam. Kādreiz iedot tam draugam, ko nedos. Es viņu mīlu kā draugu, ņem, bračka. Atdos. Tu neprasi, negaidi, nevis pat atpakaļ. Es domāju, dievišķa mīlestība atdod savu mīlestību un negaida atpakaļ. Viņa atdod piemēram, savu spēku, viņa atdod savus finanses arī un negaida atpakaļ. Tāda ir mīlestība. Kad tu iedod finanses cilvēkam, ja viņam vajag ņem, bračka, negaida atpakaļ. Tā ir dievišķa mīlestība. Ģimenē, kad tu rūpējies, ka mēs rūpējamies viens par otru no abām pusēm. Pareizi. Forši, ka mēs varam rūpēties viens par otru no abām pusēm. Nevis tā, viens vai tur rūpēs par otru, otrs tikai gaida, ka viņam būs forši.
tā jau būs egoistiski, tā nebūs dievišķa. Dievišķa mīlestība, ka viens pa otru rūpēs no abām pusēm. Jo tā ir, ja tu dos otram to mīlestību, un dos otram, es domāju, to beznosacījumu mīlestību un bez nosacījumu, arī tas otrs tev to dos atpakaļ. Saproti? Ja tu tikai gaidīsi, ka viņš tev dod, tu pats neko viņam nedos, tad nekas nesanāk. Es zinu, ka nevienmēr tā mīlestība ir arī mērām naudā. Nevienmēr ir mērām naudā. Zinu, ka citreiz, nu labi, kam ir daudz naudas, tur uzdāvināt kādu mašīnu vai ko, forši, viss labi. Bet, ja tu mīli, tu uzdāvinies to konzervbuņģiņu sprotīts. Cilvēks būs priecīgs. Arī par tām sprotbuņģiņiem. Ja viņš redz, viņš zina, ka tev vairāk nav, viņš būs laimīgs. Tikpat laimīgs, kā tas cits varbūt nopirks savai sievai mašīnu dārgi, tas pats, kam varbūt nav tik daudz naudīgi, bet viņš es to mīlestību būtu uzdāvinājis to sprotbuņģiņu, kas viņai garšo, un viņš būs tikpat laimīgi, kā tas to mašīnu. Pareizi? Nav tā? Ja nav mīlestības, viņš to uzdāvinājis. Vai tu gaidi mašīnu? Es domāju, ka neatkarīgi no naudas. Galvenais, lai tas būtu no sirds. No sirds, es domāju. Kā tu domā? Vajag visu darīt no sirds. Kā mitāla nauda vairāk, protams, viņš ar konzervbuņģiņas neies sauri, zina. Ar sprotbuņģiņu neies sauri, bet ja sieva redz, ka viņam nav tā nauda, viņa būs laimīga par to sprotbuņģiņu. Jo vēlāk varbūt būs arī mašīna. Galvenais, ka dāvināts ir no mīlestības. Cienīt vajag tos, kas tev šodien ir. Vēlāk varbūt būs vairāk, tad vairāk, lielāks dāvinības būs. Negribam viens otru iepriecina. Tev nepatīk, ka tev iepriecina viens, piemēram, tavs draugs vai vīrs, piemēram. Negrib, ka tev iepriecina. Viņš, piemēram, atnāk no veikala un nopērk kaut ko tev. Tu nemaz nezini, nopērk tev kaut ko ļoti garšīgi, kas tev garšīgi. Negribētu pašūt, ne? Gribētu, bet reti tā sanāk. Bet forši, kad ierauga cilvēku, ka viņš ir priecīgs. Tā ir tā dievišķā mīlestība. Un arī viņi nosacīja šos pārkāpumus, dievišķā mīlestība. Nosacīja pārkāpumus. To arī saka Bībele. Dievišķa mīlestība piesedz pārkāpumus. Bībelē arī viena rakstīt, piemēram, Sālamana pamācības 10.12 rakstīts. Naids rada savstarpējas nesaskaņas, bet mīlestība nosedz un izlīdzina visus pārkāpumus. Tas saka Bībele. Mīlestība, tas ir dievišķa mīlestība, tas nosedz un izlīdzina visus pārkāpumus. Arī, protams, ne jau speciāli, kad darīs, bet ja tu sastrīdies vai kaut kas tev, tu neizdarīs tā, kā varbūt gribējis. Bet ja tu mīlēs, tad cilvēki, piesadzās tie pārkāpumi, pareizi. Ne uz to tagad iziet un tagad tā darīt visādas lietas, lai tas tā būtu, bet ja kaut kas gadās, es domāju, dievišķa mīlestība, viņi bez nosacījuma, viņi piesedz tos pārkāpumus. Jo es izlasīju, ir jaunais tulkojums Bībelē un vecais tulkojums. Bet es izlasīju arī jauno tulkojumu, un tur rakstīts tā, ienaids kūda uz ķildu, bet ikvienu vainu apslēp mīlestību. Jaunā tulkojuma rakstīts. Ikvienu vainu apslēp mīlestību. Tur nav Salamana pamācības, bet tur ir sakāvārdi. Tā nodir sakāvārdi saucās. Un tur rakstīts, ikvienu vainu apslēp mīlestību. Dievišķu mīlestību. Mēs runājam par dievišķu. Es domāju, ka tur domāts ir par dievišķu mīlestību. Es domāju, tikai dievišķu mīlestību, tas agape mīlestība var nosegt pārkāpumus. Pareizi? Ka dievišķu mīlestība var nosegt pārkāpumus. Kad mēs dzīvojam kopā, mums ir nesaskaņas un strīdi, piemēram, ja? Jo bez to jau, pareizi, kā bez to var neizbeigsim. Kā jūs domājat, kad dzīvo kopā, kā bez nesaskaņām strīdiem nevar cilvēku izbeigt? Ir tā. Grūti. Ir tā. Man liekas, ka viss pastrīdās un visiem tā. Man liekas, neviena ģimene nav tāda, kur nepastrīdās, es nezinu, man liekas, ka tāds nav. Bet es domāju, ka dievišķa mīlestība piesedz šos pārkāpumus. Un kas ir pats svarīgākais dievišķai mīlestībai? Kā jūs domājat, kas ir pats svarīgākais šajā strīdi jautājumā? Jā, piedošana. Gundiņa, pats svarīgākais ir piedošana. Galvenais noslēpums laimīgai ģimenei ir piedošana.
Zini, nav viegli piedot pareizi reizēm, bet jāiemācās piedošana ir galvenais noslēpums laimīgai ģimenei. Jo laimīgai ģimenei galvenais ir piedošana. Piedošana. Kā mēs varētu kļūt par tādiem cilvēkiem? Bet tagad mēs parunāsim. Pats svarīgāko šodien gribēju pateikt, kā mēs varam kļūt par tādiem cilvēkiem. Forši jau mēs visu to zinām un forši to es visu izstāstīju, bet kā mēs varam kļūt par tādiem cilvēkiem, kas spēj mīlēt, kas spēj pieņemt tādu, kā cilvēks ir, kas spēj mīlēt bez nosacījumiem, kas spēj piesīt pārkāpumus. Kā mēs varam kļūt par tādiem cilvēkiem? Mārtiņ, kā tu domā, kā var cilvēks par tādiem kļūt? Kā mēs varam panākt, lai šī dievišķā mīlestība ienāk mūsu sirdī? Un lai mēs tādi kļūstam. Jo, kā jau es teicu, ko sēs, to pļaus. Atver sirds durvis, lai viņi tur ienāk. Kā lai šī dievišķā mīlestība ienāk tavā sirdī? Kā lai ienāk tavā sirdī? Kas lai būtu, lai šī mīlestība būtu manas ģimenes mīlestības pamats? Ko lai mēs izdarām? Kā lai mēs maināmies? Kur ir tas noslēpums? Nelasot Bībelē, nevar mainīties. Kā es sapratu un kā es izstāstīšu? Kad mēs pieņemam Jēzu, kad mēs nožēlam grēkus, atnākam uz draudzi, pieņemam Jēzu sirdī, kur mēs maināmies? Mārtiņ, kur tu mainies? Un tad, kad tu pieņem Jēzu, kad tu nožēlo grēkus un pieņem Jēzu, kur tu mainies? Un tur arī viss tas noslēpums ir īstenībā. Kur tu mainies? Mēs maināmies baznīcā, mēs maināmies draudzē, kad mēs nākam uz dievkalpojumiem, tur mēs maināmies. Kristīgās sapulces. Mēs maināmies, ka mēs regulāri apmeklējam dievkalpojumus. Mēs šeit draudzē cilvēki mainās. Kas viņus maina? Dievs maina. Cilvēks maina Dievs, bet Dievs maina tad, kad cilvēki apmeklē draudzi, tad, kad cilvēki lasa Dieva vārdu, Bībeli, pareizi. Tad, kad cilvēki kalpo Dievam, tad cilvēki arī mainās. Jo Bībelē pat vietā tāda rakstvieta, neatstājiet sapulcēšanās vietas. Ir tāda rakstvieta. Jo Bībelē teikts, ka mums jābūt ir sadraudzībā ar citiem kristiešiem. Sadraudzībā jābūt ir draugiem ar citiem, meklēt Dievu un sadraudzībā ar citiem kristiešiem varbūt. Jo izlasīšu rakstvietu, lai nebūtu tā, ka es to izdomāju. Ko Bībele saka par to? Tur rakstīt. Un vērosim citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet citu paskubinādami un jau vairāk redzot tojamies to dienu. Tur rakstīts tā, ka mēs nākam uz draudzi, mēs paskubinām citu uz mīlestību, uz labiem darbiem, un tur rakstīts, ka lai mēs neatstājam šīs sapulcēšanās vietas, neatstājam. Dievs grib, lai mēs esam kopā. Jo draudze ir Kristus miesa, un kad tu neesi draudzē, tu esi atdalīts no Kristu. Tu esi atdalīts no Kristu, jo Kristus, kā mēs zinām, ir draudzes galva, un mēs esam locekļi cilvēki. Un ja tu neesi draudzē, tu esi atdalīts no Kristus, tu neesi ar Kristu, saprot, īstenībā. Tu nevari pastāvēt bez draudzes. Jo Jēzus ir draudzes galva, pareizi? Miesa. Draudze ir Kristus miesa. Tā simboliski. Mēs cilvēki esam miesas locekļi, kur mēs satiekamies, kur mēs mīlam viens otru, kur mēs draudzēmies. Un kad tu esi ārā no draudzes un neej uz draudzēm, tu esi atdalīts no Kristus. Un tu nevari dabūt dievišķu mīlestību tādu, kā Dievs ir paredzējis. Un viss, un tu brīdies, ka tev nevar nekādīgi mīlēt, un tev atnāk mājās, un tu lamājas, un strīdes, un tu nedari tā, kā Dievs grib. Jo Kristus ir apsolījis īpaši klātbūtni pat nelielām ticīgo grupām. Jo Bībele saka, jo kur 2 vai 3 ir sapulcējušies manā vārdā,
tur es esmu jūsu vidū, Dievs saka. Kur mēs tad esam, cik mēs esam, un Dievs te ir šeit, 2 vai 3 ir sapulcējušies manā vārdā, Dievs jau tagad ir mūsu vidū, un viņš darbojas pie mums. Viņš saprot, viņš darbojas pie tavas sirdi, viņš maina tevi. Tu jau pats nevar izmainīt tās visas lietas, ko Dievs tev var izmainīt. Zini, kā cilvēks domā, es varu, ne, tu nevari visu savu sirdi apgrāzt. Kas tev apgrāzt sirdi? Dievs izņem visu lieku ārā no tavas sirdi, no tevīm. Dievs. Un mēs maināmies baznīcā, ka mēs atnākam uz draudzi, kur 2 vai 3 ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu jūsu vidū un viņš maina, Dievs apgrājas, viņš izņem ārā visu lieko, visu nevajadzīgo, tu pats nemaz nemani. Tu nāc uz dievbijām un beigās skaties, tas man pazūd, tas, es palieku priecīgāks, laimīgs, man visi ģimenē var labāk, ģimene, Dievs maina, Dievs spēks maina, viņš ir šeit, Dievs, kur 2 vai 3 sapulcējušies, viņš ir vidū, viņš maina. Un Dievs sāk strādāt pie tava rakstura, pie taviem motīviem. Viņš sāk strādāt pie tavas sirdes, saprot Dievs. Iedomājies, tu atnāc uz baznīcu, piemēram, neapgraizīts, nepaklausīgs, lepns, egoists, domā tikai par sevi. Tu tagad aprecies un tu tāds esi, zini. Kāda tādā ģimenē var būt dievišķa mīlestība pareizi? Bet tu atdod sirdi Jēzu, sāc nākt uz draudzi, uz baznīcu, un Dievs pamazām sāk strādāt pie tevi. Tu kalpo Dievam, kalpo cilvēkam, un Dievs sāk darboties pie tevi. Viņš noņem visu lieko tev nost, viņš veido tavu raksturu, veido tavu iekšējo cilvēku, viņš izmaina tevi. Kad tu sāc Dievam kalpot, ļauj sev Dievam apgraizīt, tad arī mainās viss. Viņš sāk strādāt pie tava rakstura un apgraizīt tava raksturu. Viņš sāk soli pa solim. Viņš maina tevi no iekšienes. Saprot, Dievs maina tevi no iekšienes. Soli pa solim. Tu nemaz nemaini, ka tu sāc palikt tāds labāks. Viņš apgraiz tavu lepnumu, tavu egoismu, apgraiz tavu skopumu, arī skopumu apgraiz, slinkumu apgraiz Dievs, arī slinkumu. Jo Dievs mūs apgraiza. Dievs mūs apgraiza, kad mēs viņam kalpojam. Tas ir tas noslēpums, kad tu sāc kalpot Dievam, kad tu sāc nākt uz draudzi, kad tu atrodies baznīcā, Dievs tev apgraiza. Ja tu ieliec Dievu pirmajā vietā, tad viss pārējais ir savās vietās. Atceries, kā tas ir? Atceries, tas sauklis. Bet Dievs tev ir pirmā vietā, tad viss pārējais ir savās vietās. Tā arī. Un tad dzīvē kaut kas sāk notikt. Un Dievs sāk veikt kaut kādu darbu tavā dzīvē. Viņš sāk mainīt tevi. Un viņš sāk strādāt pie tava ģimeni, arī pie tava ģimeni, pie tava nāmu, pie tevīm stāds. Un tu skaties, man mājās viss labāk, man ģimenē viss labāk, man viss liekais pamazām aiziet prom. Bet ir arī tā, ka cilvēks var nākt arī uz baznīcu, saprot? Bet neļauj Dievam darboties. Tad, kad cilvēks nekalpo, neko nedara, tad, kad viņš nav atvērts Dievam, tad, kad viņš ir nepaklausīgs, tad arī kad cilvēks var nākt uz baznīcu un nekas var nemainīties. Nav redzējis, ka cilvēki nāk uz baznīcu un arī viņiem nekas nemainās daudz. Ne jau visiem man, bet daudz nemainās. Kad viņi neklausa mācītājiem, ko saka, neklausa, ko sludina, neklausa tos kalpotājus, ka viņi neļauj Dievam strādāt, un Dievs nevar apgraizīt viņas sirdi. Man jau arī tā ir bijis. Es arī bišķiņ buntinieks bijis, man arī tā ir. Nekas, Dievs jau pēc tam pamainīja. Ir bijis. Dievs nevar strādāt pie tevi. Un atnāc mājās un sāc tur lamāties, un tev raksturs nemainās, tāpēc, ka tu neļauj Dievam darboties, pats neļauj cilvēku Dievam darboties. Bet tad, kad cilvēks ļauj Dievam darboties, tad, kad viņš nāk uz baznīcu un klausa, uzsludina un pieņem visu to, un kad viņš kalpo Dievam, tad, kad viņš dara to, ko Dievs viņam ir paredzējis, tad Dievs apgraiz un noņem to lepnumu nos, noņem egoismu nos, skopumu pareizi. Nav tā ir?
Un cilvēks vairs neapvainojās par visām lietām. Zini, ka lepni cilvēki, zini, kur cilvēki apvainojas? Es izlasīju to internetā gan, bet es arī tā padomāju, ka tā varētu lepni cilvēki apvainojas par visu. Kad cilvēkam ir lepnība, viņš visu apvainojas. Viņš apvainojas par to, ka viņam kāds kaut ko pasaka, ne tā. Viņš visu par visu viņš apvainojas. Tā ir lepnība. Zini? Un to Dievs tev noņem nost, ka tu kļūst vienkārši parasts cilvēks, ka tev var teikt kaut ko, tas ir labi, pateic, nu. Tā ir tava problēma, ka tu tā pateici, man tā neskar, tas piedod visi. Jo, ziniet, ka mēs varam no kāda cilvēka kaut ko noslēpt, no kaut ko noslēpt, bet no Dieva tu neko nenoslēps, pareizi. Dievs jau visu zina par tevi. Viņš jau zina visu par tevi. Bet arī pašā ģimenē cilvēki jau redzēs ar laiku, kāds tu īstenībā esi. Tu jau var izlikties kāds un tu vari baigais taisnais un pareizais ārpusē izlikties, bet ģimenē, kad tu dzīvos to cilvēku kopā, viņš jau nav ar laiku viss atklāsies tavas lietas, pareizi, ar ko tu nebūs ticis galā, viss tās egoismu, lepnumu, viss tās lietiņas jau nāks viss gaismā, pareizāk, neko jau tu nenoslēps. Ar laiku vienalga viņš viss. Tāpēc jāļauj mums, lai Dievs mums tiešām maina, mums apgrīd, lai mēs būtu laimīgi. Kurš negrib būt laimīgs? Tu gribi laimīgi, Mārtiņ būt laimīgs. Nu, vat. Mums jāļauj, lai Dievs izmaina mūsu raksturu. Un to mēs varam izdarīt tikai atrodoties baznīcā, kad mēs kalpojam Dievam. Un tad dievišķa mīlestība atnāk tavā namā. Atceries, ka dievišķa mīlestība var atnākt tavā namā tikai baznīcā, kalpojot Dievam, paklausot mācītājiem, paklausot kalpotājiem, pakļaujoties Dieva vārdam. Tikai tad var cilvēks tikt apgraizīts un iemācīties mīlēt un būt laimīgs. Es domāju, ka tikai baznīcā. Ziniet, ko es no tās reizes, kad pieņēmu Jēzu, Mārtiņ, ka es savā sirdī pieņēmu Jēzu no tās reizes, kad es piedzimu no augšņas, var teikt. Nē, kad es piedzimu no augšņas. Un tad, kad es nokristījos, un kad es piedzimu no augšņas, es no tās reizes jau, kad 8 gadi pagājuši, es ir izlaidis 2 dievkalpojumus 8 gadu laikā. Un vienreiz es izlaidu dievkalpojumu, manai mammai bija dzimšanas diena pie, cik tur 70 gadu, 80 gadu jubilē, es būtu uz mammas dzimšanas dienu. Jā, man bija jāiet uz dievkalpojumu, bet es arī būtu uz mammas dzimšanas dienu. Es arī tā varēju arī. Bet viņai tieši tādā dienā bija dzimšana, un es gribēju viņas apsveikt 80 gadu jubilē. Un otrais, es nebiju dievkalpojumā, es aizbraucu pie bērniem uz šo Skotiju, un vienkārši netika atpakaļ uz dievkalpojumu. Es aizbraucu tur nedēļas sākumā, un vēl netika sēdienā, es tur ciemojos. 2 reizes pa 8 gadiem es nav bijis dievkalpojumā. Vienalga, es nebiju šeit draudz, es biju citur, es biju katru nedēļu bijis dievkalpojumā. Un jau vienā citreiz dievkalpojumā ir vairāk dievkalpojumus pa nedēļu mājas grupiņās. Tā ir, un Dievs strādā. Noņem man visu lieko nost, ne uzreiz, bet pamazām. Un es kļūstu laimīgs. Es domāju, nekādā citā ceļā Dieva mīlestība tavā namā neatnāks. Kā tikai, kad mēs kalposim Dievam, kad mēs apmeklēsim draudzi, kad mēs mīlēsim Dievu, mīlēsim cilvēks ar dievišķu mīlestību, tad tas arī tā būs. Tad atnāks arī dievišķa mīlestība mūsu namā. Un kad mēs pieņemsim citu, tad mēs arī pieņemsim citu, tad mēs arī piedosim. Un kad mēs nedzīvosim, tad mēs vairs arī nedzīvosim priekš sevis, bet dzīvosim priekš otru. Pareizi, forši dzīvot priekš otru. Nav prieks, Mārtiņ, ka tu dzīvo priekš otru, nevis priekš sevi. Tu esi priecīgs, laimīgs, ka tu vari izdarīt kaut ko otram labu. Es domāju, pirmkārt iemīli Dievu, otrkārt iemīli savu draudzi un iemīli kalpot draudzes Dievam, iemīli kalpošanu, iemīli, un es ticu, ka tu iemīlēsi arī cilvēks apkārt, un tev būs tā dievišķā mīlestība, tā tev Dievs to iedos, to dievišķo mīlestību. Un viņš tev apgraizīs un izņems visu lieku ārā, kas tev traucēs, saprot, izņems visu. Un viņš atnāks Dievs uz tavām mājām un padarīs tev laimīgi, zini? Dievs atnāks un izdarīs tavas viss sakārtos dzīves apstākļus tā, ka tavās mājās būs laime. Un prieks, un mīlestība, dievišķa mīlestība. Un nebūs nekāda nosacījuma.
Bet īstenībā, zini, kas ir ļoti svarīgi, ko es vēl gribēju pateikt nobeigumā. Tā īsi, bet kas ir ļoti svarīgi, kas cilvēkam ir ļoti svarīgi zināt. Lai mēs būtu tiešām pa īstam, lai kāds ir nosacījumi, tie nav nosacījumi, kas jābūt, lai būtu šī dievišķā mīlestība? Kas jābūt? Nāc. Kas jābūt, lai būtu dievišķa mīlestība? Kas jābūt, lai būtu dievišķa mīlestība? Kā tu domā? Zini, kas ir baigi forši, kad ir dievišķa, lai būtu dievišķa mīlestība? Kā abi, gan vīrs, gan sieva ir ticīgi. Pareizi? Nav tā, ka tas ir ļoti svarīgi, ka gan vīrs, gan sieva ir ticīgi cilvēki. Es gribu uzzīmēt uz tālu, bet es nezinu, vai man te redzēs. Kā es varētu uzzīmēt? Uz tālu es gribu parādīt, kā ir, kad cilvēki ir ticīgi. Es tā nolikšu, lai jūs labāk visu redzēt tuvāk. Kas ir svarīgi, kāpēc es to saku, lai abi būtu ticīgi cilvēki. Un tad būs, tad cilvēki būs kopā uz mūžu. Saprot, jā, būs ticīgi, jo ko Dievs ir savienojis, to cilvēkiem nebūs šķirt, jo trīkšķis kā šauklu nevar pāraut. Ziniet to, ka trīkšķis kā šauklu nevar pāraut. Jā, bet cilvēki ir ticīgi, tad viņu mīlestība paliek vien spēcīgāk. Zināt, nevis švakākā ar gadiem, bet spēcīgāk paliek. Un nevis viņi iet mazumā, bet viņi spēkā tā mīlestība. Mātiņ pagriez tur kameru, vai es gribēju to tālu, lai var redzēt. Bija tieši izgājis. Mūsu operators bija izgājis. Mums jāpagriez. Var redzēt tālu? Nu, es tādu skatieties, kā es jums parādīšu. Te ir, skatieties, piemēram, tā es, labi, es tā nezīmēšu, te ir tā vīrs, un te Māsīši. jā, pagā, tā, lai man tāds, un te ir sieva, jūs varētu. Sieva, un te ir Dievs. Kurš vārds? Te ir Dievs, saulīta Dievs, saulē nav Dievs, bet, Dievs, ja? Nav acis Dievam, mums vajag iznākt Dievs, vēl domās, ka mēs sauli pielūdzam. Un tagad skatieties, sieva ar vīri ticīgi, un, viņi abi sākuši kopu dzīvi, sieva vīri, un tur pa vidu Dievs, un kas notiek? Viņi dzīvo, un viņi abi tiecās pie Dieva, abi divi. Skatieties, no sākuma bija tā viņam, tās attiecības bija tā viena no otru, un tā patālāk, bet ar katru gadu, redzi, vien tuvāk. Viņam vien vairāk sāk mīlēt viens otru, jo Dievs, viņš tu satuvina, sapratiet? Kad ir Dievs pa vidu, tad viņš tās attiecības satuvina. Kad tu aprecēsies, piemēram, tu esi ticīgs, ka tu ir pieņemt Dievu, sāc kalpot Dievam, dar Dievu lietas, tad tava mīlestība gadu no gada paliks vien spēcīgāk. Nav tā aiga, ka paliek ar vien stiprāka, nevis mazāka paliek, kā pasaulē, bet otrādi paliek stiprāka tā mīlestība. Un kas notiek otrādāk, es tādu uzzinu, skatieties, otrādi. Tagad sieva, un te vīrs, skatieties, vīrs, sieva, un te sieva ticīga, ja, sieva ticīga, te ir Dievs, a vīrs nav ticīgs. Vīrs cenās pēc karjeras, viņš uz baznīcas neiet, viņam ir mērķis karjeras sasniegt kaut ko dzīvē, tur finanses. A sieva ticīgi iet uz draudzi, un sieva iet uz dievkalpojumu, viņiem ir attiecības šādas, tā viens no otru, tādā tā. A kas notiek gadu no gada, viņi attālinās, tā sākumā tik daudz kopā, bet gadu no gada bija arvien švakāk, arvien mazāk, tā mīlestība paliek arvien mazāk. Jā, neviens nav ticīgs. Pagad, bet zini, kas šeit te baigais labums, šī vietā ir labums, šī te visā pasākumā, kas ir labs. Sieva lūdz par vīru, šī tā vēl nav sliktā lieta. Sieva lūdz par vīru. Vīrs iet prom savā karjerā, pēc savās izturēs, un pēkšņi
Dievs pie viņa strādā, un pēkšņi vīrs hop, un sāk iet uz draudzi. Šķilkš! Vīrs aiziet arī pie Dieva. Un abi satuvojās un laimīgi, ja tas tā notiek. Viņi lūdz. Te tāds vēl iespējams, varbūtība vēl pastāv. Ja sieva ir ticīga, bet vīrs nav ticīgs, viņa nav tāda gadījuma dzirdēt. Sieva lūdz, un par vīru. Un gadiem, es zinu, ka pazīstam vienu ģimeni Talsos, kad ir 300 gadi, viņa būs par savu vīru. Viņš bija pilnīgi neticīgs, pasājās riņķi, un visa viņi tur raudāja, un tur īstenībā, kad viņu lūdzu, viņi nešķiras, lūdzu, viņi jau bija bērni, visi, bet neprecējās pat viņu, kopā tikai dzīvē. Bet viņi lūdzu, un tagad aprecēs šādi, ticība, un iet uz draudzi. Un viņi laimīgi tagad. Bet tas bija ļoti liels pacietība un pārbaudas. Ne jau vienmēr tas tā ir gadās, bet tas bija tāds pozitīvs piemērs. Viņa lūdza par savu tādu dzīvi draugu. Beigās aprecēs un tagad iet vienā draudzē un labi. Un tagad viņi satuvojušies un mīlestīdot šitā. Tas tāds pozitīvs. Bet viss sliktākais gadījums es rakstīšu tāds. 3. Sieva. Kas ir lielāks galvas. Lielāks. Un vīrs. Un šitas ir vissliktākais gadījums. Sievā, hop, karjera, un vīrs. Sava variants, tur savas fīras, mašīnas, tur viss, un kas viņam tur vajag naudu, kur viņš tur dzenās pēc naudas. Sieva kaut savu biznesu, tur un savas lietas. Un tagad skaties, no sākuma tā kopā, tā gadiem attālinās, Dieva nav, attālinās. Beigās viss sabrūk, ģimene un izšķirās, paņem citu un atkal. Tas ir bez Dieva. Kā ir foršāk? Bez Dieva vai ar Dievu? Ar Dievu cilvēku satuvinās, mīl vairāk. Ja viens ir ar Dievu, otrs nav ar Dievu, tad vēl ir cerība, var izmainīt. Bet ja abi ir bez Dieva, tad šīs attiecības vispār ir, es pateikšu, neveiksmīgi nolēmts. Cik es zinu, vai nu laulības pārkāpšana, Aiga teica, ka viņi nebija Dievi. Viss, kas viņai bija draugi, pareizi, viss bija laulības pārkāpējumi. Visas deva, vai nu pa kluso, vai nu kā viņa teica, viss pārkāp laulību. Visi viņi pat veikalā tur strādāja, zināt, tur veikal tie pārdevēji, viņi teica, tur pārkāp laulību un viss draugu, un viņi tik parunāja saviem draugiem, viss pārkāp laulību. Cilvēki bez Dieva krāp un māna viens otru. Viņi reizēm dzīvo kopā, viņiem ir lielas finanses, viņi nevar izšķirties, zini kāpēc? Tāpēc, ka viņam jau nauda, viņi negrib izšķirties, tāpēc jādalās ar to naudas pusē. Ir tāda varianta, zini, tikai dzīvo dēļ naudas kopā. Un tāpat viens otru pārkāpa laulību pakluso. Es kā biju pastaigās ar sunīti mežiņā, es redzēju biķernieku mežā pa nakts, mašīnas ir sabraukuši. Policisti ar sievietēm tur mīlējās mežā. No rīta 4 es sunu gāju tur staigāt no rīta, lai man tas nīnāks, lai ka nav cilvēki, es gāju par no rīta viņas tagad. Vai, mašīnas sabraukuši. Viss tur kaut kur stāv, skatās, tur mīlējās, arī zin kā var redzēt. Ne jau cilvēki, ģimenes cilvēki nebrauks uz mežu un nemīlēsies uz mašīnām mežā. Tie visi laulības pārkāpēs, domāju, 1000%. Kurš tad brauks ar savu sievu 4 no rīta mežām un ja viņam nebūs sieva, viņš jau arī vedīs viņus uz mājām. Tur brauc tie, kam nevar uz mājām aizvest. Kur ir tikai vienīgā vieta, kur var... Tas ir brauc lūgties tur. Jā. Es sāk lūgties. Gan arī es nāku un tik stāstāju, atkal viens gadījumi, atkal viens. Nezinu, kur var steigāt, skatās, sabraukuši daudz. Sevišķi tādā vēsākā laikā, tādā siltākā, tā viņi varbūt kaut kur, es nezinu, tur brauka tālāk. Bet vēsākā viņi tur, zin kā, ieslēdz mašīnā silts tur. Tā ziemā un rudenī tur viņi tur nežiem, tad viņi nemās tas tā, bet tāpēc vajag, lai būtu laimīga ģimene, vajag dievišķa mīlestība. Es domāju, pirmkārt dievišķa mīlestība, un lai būtu dievišķa mīlestība, abiem vajag būt ar Dievu, ideāli, abi, ka būtu ar Dievu, abi apmeklēt draudz, abi kalpot Dievam, abi lasīt bībelīti. Tas būs ideāli ģimene, un būs laimīga ģimene. Būs laimīgi ģimene. Un nešķirsies, jo
satuvināsies, gadu no gada jūs satuvināsies. Mums ar Aigu tā bija, mēs no sākuma nemaz nebija tik, tur nebija tik liela mīlestība, mums gadu viens spēcīgāk palika. Tā kā Dievs jau savieno, Dievs jau svētais gars izlējās tavā sirdī un maina tev, saprot? Ko Bībelē tas rakstīts? Svētais gars apgrājas tavā sirdī, izņem visu lieko. Kad tu kalpo Dievam, kad tu apmeklē draudzi, kad tu esi Dieva tūmā, Dievs tev maina, saprot? Cilvēks jau nevar daudz lietas izmainīt. Ir, ko viņš var izmainīt, bet pie tavu raksturu strādā Dievs. Pie tavu lepnumu, pie tavu egoismu, pareizi. To visu dara Dievs. Viņš tev apgrājas tavu sirdi, izņem visu lieko ārā. Tad, kad tu viņam kalpo, tad, kad tu mīli Dievu, tad, kad tu kalpo cilvēkiem, tad, kad tu neesi skops, tu ziedot Dievam, kad tu dari Dievu lietas, Dievs par tevim darbojās, viņš tev maina tavu sirdi, maina tavu iekšē cilvēku, un tu tavā namā ienāk laime, prieks, mīlestībā, ar jaunu spēku, un būs mūžīgi kopā, līdz nāvi tev šķirs pa īstam. Es domāju, ka tie kristieši, kas tur gadās kādreiz, ka izšķirās, vai kas viņi gadās, zina, kāpēc tas tā arī notiek, tāpēc, ka viņi nekalpo Dievam īsti, un viņi neapmeklē draudzi. Tad brīnās, ka, ja cilvēks regulāri apmeklē draudzi, apmeklē dievkalpojumus paredzēju, un kalpo Dievam, viņš nešķirsies. Es neticu tev. Nu, ja viņš abi kalpos Dievam, abi kopā lūgs Dievu, abi katru dienu lūgs kopā Dievu puteļu var izšķirties. Viņa to Dievs jau abi Dievu kalpos, Dievu un abi kalpos cilvēkiem, un Dievs jau izlies savu mīlestības sirdīs cilvēkiem, un viņš jau visu lieko izņēmis ārā, viņš visu tādu egoismu izmetīs ārā, un visu tādu savu, viņš ieliks savu dievišķo mīlestību to sirdī. Dievišķā mīlestība ir bez nosacījumiem. Atcerieties? Dievišķā mīlestība tā, ka tu neprasīsi, tu esi tev mīlēšu tāpēc. Nē, es tev mīlēšu tāpēc, ka tu tāda esi kā esi, un es tev pieņemu tāds, kāds tu esi. Un tā ir dievišķā mīlestība, ka tev neprasi. Tu tagad notievē, un tad es tev mīlēšu. Tu gribētu, lai tev būtu tāda mīlestība. Sievām, tu tagad notievē, kad tu notievies, uzņem pusgadu laikā, ja tu nenotievies, es tev pametu. Es tāda, es visādi brīnumi citā. Liek iet uz mažu gultieši, un virsās grūtis pumpēt un gultieši. Oi, pat vīri tā? Turīgi vīri, pasakiet, tu tur neieši, tev nenogriezīs daudz, vai vēl kaut ko tur iedod pat naudu, tu lēnīsi, viss tā. Jā, fitnes zālēm liek tev skriet un ņemties ar slatu pie, lai tu izpelnīties savu vīru mīlestību. Ar dievišķu mīlestību mīlu tādu kā viņi. Man sieva sēž ratīm, es viņas mīlu. Es viņai neprasu pecos no ratīm, tad es tev mīlu. Kamēr tu nepecosies, es tev nemīlu. Es viņas mīlu tādu, kā viņi ir šobrīd. Ja piecelsies mīlēšu, un ja nepiecelsies, tāpat mīlēšu. Un tā ir dievišķa mīlestība. Tā ir bez nosacījumiem. Agape mīlestība. Agape. Tas ir. Vai cik brīnišķīgi, lai mums katram tāds būtu. Negribat, lai katram būtu. Bet vajag vislabākais izraudzīties, kad abi divi ir ar Dievu. Ir forši, kad abi būtu Dievu. Nu, ja gadās, kad ir viens, nu, vēl ir cerība. Vēl ir cerība. Bet ja abi nav ar Dievu, nu, tad ir vienīgais jāiet pie Dieva abiem, un tad būs tas, tad nebūs šitā, bet tā būs šitas variants. Katru gadu vien stiprāks. Bet domāju, cik forši katru gadu tev mīlestība paliek un spēcīgāk. Domāju, cik superīgi, ka tev, man tā ir ar Aigas, vien spēcīgāk paliek. No sākuma tā nebija nemaz, mēs tur gandrīz pašķīrāmies no sākuma. Tāpēc, ka Dievs apgrājas, Dievs izņem ārā. Bet es draudzījos ar visiem cilvēkiem un viss ir normāli. Un mīlu arī viss draugus ar dievišķu mīlestību. Bet tā ir, tu tik nevar būt tā trešā forma. Zin kā, draugs var mīlēt ar dievišķu mīlestību, bet tur nevar būt tā ero. Draugs, to tik var mīlēt savu sievu. Ar ero mīlestību var mīlēt tikai, es pateikšu, savu sievu. Bet vispārējie mīlestības formas dara arī pret citiem cilvēkiem. Gan fileo, gan šitā agape mīlestība dara, var mīlēt visus cilvēkus. To mīlēt tikai ero mīlestību. To, mīļie draugi, to tikai pret savu sievu. Tā ir vienīgā mīlestības forma, kur tu var mīlēt savu sievu, savu ģimeni,
To Dievs tā ir paredzējis, jo jau nepatīk šitas visas lietiņas, kas ir. Tāpēc vajag, ja kādam ir problēmas, var palūgt, un Dievs atbrīvo. Man arī bijis bišķiņ problēmas no sākuma par šitā lieta. Es pat uz Pludmalēm baidījos iet. Es tur tā iekāroju drusiņ tās sievietes ar vienu acis. Bet tagad es palūdzu Dievu, lai man noņem to, un tad man vairs nav tā. Es varu iet. Man patīk viss smuks meitenes, viss, bet es neiekāroju vairs tā fiziskā veidā. Bet no sākuma bija, es palīgu, un tad es lūdzu Dievu, Dievs, es noņem man no šito te, izņem man arī, ka es citām sievietēm neskatos ar tādām acīm. Kā tu neesi paredzēji, neiekārojas citas sievietes, bet, Dievs to var izdarīt, viņš apgrājas tās sirdi, izņem visu lieko ārā. Bet to jāprast Dievam. Pats tu to nevar izdarīt, zini? Pats tu to nevar. Es kādreiz negāju, tu zini, es uz Pludmalēm negāju, tikai vienu iemeslu dēļ, lai neiekārot sievietes. Es aizgāju, te man vats tik šaudies riņķī, zini? Pēc tam, kad Dievs apgrājas sirdi, izņem ārā, tad var iet mierīgi. Es pats sev pārbaudīju. Es pārbaudīju. Cilvēkam jāpārbauda, vai viņš jo pazaudēt Dievu tūmu un Dievu klātu neviens jau negrib. Pārbaudies, jo ka man nav tā vairs. Paldies Dievam par šo sprediķi, un es gribētu, lai mums katram būtu šī dievišķā mīlestība. Jo šī dievišķā mīlestība padarīs mūsu namu, mūsu mājas katram laimīgs, mūsu dzīvi laimīgi. Mūdīgi daudz jau padarīs laimīgi dievišķa mīlestība. Viņi būs bez nosacījuma. Tu neteiksi vīram, tu izdari to, un tad es tevi mīlēšu. Nē, tu mīlēsi tāds, kā viņš ir. Tāds, kā viņš ir visiem saviem trūkumiem. Jo katram mums ir tā trūkuma, mēs neviens neesam pilnīgi. Ir katram kaut vai trūkumi. Tāpat strīdēties nākas, piedod, pieņem viņu tāds, kā viņš ir. Aizēju uz otru, zigā, mēs ar Aiku sastridam, es aizēju uz otru istabu, tur apgrīžos uz rīņķi, nāk atpakaļ. Piedod, kad tā sanāca. Es vairs neskatos, vai viņu vainīgi, vai es. Piedod, visu. Piedod, visu. Dzīvojam tālāk. Ko tad turēt to rūgtumu? Patīk turēt to rūgtumu, jā. Redzi? Šitais dievišķa mīlestība atdod un negaida atpakaļ. Viņa dod. Dieva mīlestība dod. Mīlestība dod laimi, dod finanses, dod. Un viņa negaida, ka tu saņemsi atpakaļ. Dievišķa mīlestība, tā nav egoistiska. Tā ir tāda, kas dod prieku, dod laimi. Viņa kā mīlestība īstenībā negaida, ka tev atpakaļ to saņemsi. Ja es tev mīlēšu, tad tā. Nē, mīlestība atdod visu un negaida atpakaļ. Tā es uzrakstīju, man nāca tāda atziņa. Nevarētu teikt, atziņa mūs dara uzpūtīgas, bet mīlestība ceļi. Zini, Bībelē rakstīts, atziņa dara uzpūtīgas, bet mīlestība ceļi. Man vienreiz bija draudzē, tāds mācītājs, manā draudzē viens mācītājs tur rakstīja draugos, internetā, visu laiku savas atziņas. Man ir tāda atziņa. Viņš man beigās rakstīja. Andri, atziņa tev dara uzpūtīgi, bet mīlestība ceļi. Viņš man tā pateica, tās reizes vairāk nerakstīt. Savas atziņa. Es tikai atziņa, man šodien tāda atziņa, es baigu uzrakstīt tāda atziņa. Tā Bībelē rakstīts tā. Atziņa dara uzpūtīgi, mīlestība ceļi. Un tas arī bija viss, ko es gribēju šodien pateikt. Cienājāmies, kafiju, cepumiņas, padraudzējamies,